Ņemot vērā to, ka medicīniskajā nodrošinājumā mums ir visaptvarošs valsts sadarbības princips, kur pēc NATO standartiem ROL 1, kas ir neatliekamā un intensīvā terapija, ROL 2, kas ir neatliekamā ķirurģija, ir bruņoto spēku līmenī. To veicam mēs, jo tas parasti notiek bīstamā zonā, kurā civilajam sektoram tā kā nevajadzētu atrasties drošības nolūkos. Lūk, bet tālāk, kas ir jau medicīniskā evakuācija uz ROL 3 slimnīcām, kas ir specializētās slimnīcas vai arī ROL 4, kas būtu definitīvā pilnīgā izārstēšana, ja, šo līmeni valstī nosedz civilā katastrofu medicīnas sistēma, tātad mūsu civilās slimnīcas. Un tad reģionāli, gan Vidzemē, Kurzemē, Rīgā ir dažādi tipa mācības, kur katra brigāde izspēlē sadarbībā ar neatliekamās palīdzības dienestu un katastrofu medicīnas sistēmas slimnīcām tieši masveida cietušo uzņemšanu, transportēšanu, koordināciju. Un tad katrs veic savu darbu. Tātad attiecīgās brigādes medicīnas roti, militārās medicīnas ietvaros, izvērš savus medicīniskās apakšvienības. Lauku simulācijas ir viens no sarežģītākajiem izaicinājumiem mācību etapā, jo lielākā daļa mācību tiek gatavotas ļoti iepriekš, gan teorētiskajās zināšanās, gan dažādās praktiskās galda izspēlēs. Nu, šeit ir šie visi apstākļi sanākuši kopā un mums ir jātiek galā ar pietiekoši izaicinošu situāciju. Tas, kas vēl raksturīgs simulācijām, tās parasti satur arī neplānotus elementus, negaidītas kaut kādas lietas, par kurām uz vietas tiem, kas ir iesaistīti šajā simulāciju izspēlē, jāpieņem neordināri lēmumi. Un ir ārkārtīgi svarīgi arī mums novērotājiem vērtēt no malas tās lietas, kas mums ir tomēr jāpamaina iespējams plānos, vai mūsu izglītības procesos, vai mūsu sagatavošanas procesos, vai arī menedžmentā pašā notikuma vietas, lai nākotnē mēs varētu izpildīt šos uzdevumus kvalitatīvāk un pilnveidoties.